Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas sarunas viesis raidījumā Pa ceļam Mārtiņš Rītiņš, restorāna Vincents, šefpavārs. Sveiki! Sveicināti! Cilvēki ceļo dažādu iemeslu dēļ, un viens no labākajiem iemesliem, kāpēc ceļot, ir, lai varētu ēst. Kas ir tas? Es tev tūlīt korektēšu. Baudīt. Baudīt ēst. Jo ēst var vienkārši arī cīsiņu mājās. Pareizi, jā. Lai izbaudītu dažādu pasauļu virtuves un visas šādas lietas. Bet iedomājamies situāciju, kad mēs aizbraucam uz nepazīstamu zemi, mums tur nav draugu un paziņas. Mēs neesam izlasījuši Mišelīnus un visus pārējos gudros grāmatus. Kas ir pazīme? Kas ir tas, kādā veidā atšķirt labu restorānu no sliktu restorānu? Tas ir tā, ka tev nolaist no kāda Sputnika tur lejā, tu nezini, kur tu atrodies. Tas ir pirms tu kādu priekšdarbu esi izdarījis, ja? Tā tu jautā, ja? Pilnīgi tā, neko nezinu. Ja tu neesi mežā, tad tu prasi, numur 1 ir viesnīcai. Un viesnīcai tā reputācija jābūt ir, kad viņi tev aizsūtīs uz to labāko, ko tu jautā. Bet tad jāzina, kā jautāt. Arī, jā. Send me to restaurant, please. Nē. Tev jābūt samaram specifiskām, kaut ko, tik dumši mēs neesam, ka mēs kaut ko neko pa to valsts nezinām. So kaut ko tu ausi galā, varbūt sen apakaļ esi dzirdējis, bērnībā esi dzirdējis, ko tagad tev kāds ir iestāstījis, tu uzdod tādu jautājumu. Bet tu arī jautā viesnīcā, ko viņi arī iesaka, un tev varbūt tāda, tas būtu vērts. Viesnīcam jābūt ir tāda reputācija, kad viņi neaizsīt uz tur kaut kur, kas tev kāds restorāns, kur kāds procents ir samaksājis, sūt uz tejienu, jo tas nāks apakaļ un tad izlamās viņus. Cilvēku labākais draugs ir konsieržs. Tas ir pareizi, jā. Labi, jā. Ja ir konsieržs, bet varbūt tās cilvēks grib pats arī vēl tomēr pagatavoties. Kas ir tie ticamie resursi, caur kuriem smelties šo te informāciju, Mišelīns, Gautier Milieu vai kā nu viņš arī vēl kādas citas sistēmas? Kādas ir atšķirības un kas ir tas, kas ir rekomendējams? Tas ir, ja tu iepriekš tad kaut ko paplānoji, ja? Tad ir... Man ir tā priekšroka, ka man ir ļoti daudz pasaules žurnāli, un es esmu pasaules 50 labākā restorāna žūrijas komisijā, tas tā kā Oskars. Okay. Tātad tu zini apmēram, kurā valstī kas ir. Bet es domāju, es nebrauku tikai uz vienu valsti. Vakariņas pārēst, es gribētu baudīt daudz vairāk. Izņemot, ka tu brauc uz Elbulī, tā ir cita lieta. Brauc, tas ir tā kā svētceļojums ir. Tad tu sagatavojies un nezini, kas tev priekšā sagaida, un tu negribi zināt iepriekš, tad tas viss to sabojā. Tad ir divas lietas. To, ko tu sagaidi, un to, ko tu nesagaidi. Tas pārsteigums elements arī ļoti, ļoti labs ir. Labi. Gadījumā par Elbulī visticamāk cilvēki nebrauc uz Spāniju un tad pie viena aizbrauc uz Elbulī. Viņi brauc uz Elbulī. Speciāli. Un tad tā ir sanācis, ka tas ir Spānijā. Jā. Vai tas būtu tagad par numuru 1 Kopenhāgenes restorānu Noma. Jā. Bet ja cilvēks nemeklē tik augstus plauktus, jo dažādi ir gan gribēšanas, gan varēšanas, bet ja meklē vienkārši labus restorānus, tad kas ir tie avoti, kur bez šīs San Pellegrino sponsorētās 50 labākos pasaules gribētos viņus visus? Es tad vēl otrā galā, no viena ekstrēma gala uz otru ekstrēma gala, teiksim, piemērs Itālija. Ir iznākis tāda grāmata Slow Food. Un tur ir aprakstīts katrs apgabals, katra pilsēta, katra miestiņa, kas atbilst Slow Food filozofijai. Un tur tu varētu aiziet, vienalga, kurā ir garantēts, ka tu dabūsi ļoti, ļoti labi ēst, jo tur ir ļoti strikti, tie noteikumi ir, tur neviens nemaksā par to, kas ir ļoti, ļoti labi, bet tur ir tāda viena vieta, tu varētu iet iekšā, un tur mamma taisa, un viņa taisa to tev labāko, svaigāko, kas ir no tā vide, no tās vides. Tur nekad nebūs
nekad nebūsi vīlies, ja tu aizies uz tādu vietu. Un tu seko tāda grāmata. Pretējais ir, ko nekad es nedarītu, es nepaņemtu vienu žurnālu, kur reklāma ir, un, teiksim, piemēram, mēs zinām, pat Rīgā ir tāds viens best coffee in town. Nu, tu netic tam. Jo rakstīts ir tikai par tiem, kas kaut ko ir samaksājuši. Jo vairāk samaksājuši, jo labāk būs rakstīts. Ir iznākusi tāda žurnālite par Rīgas, jeb Latvijas 100 labākie restorāni, ja? Bet tur nav uzrakstīts Latvijas restorāni, kas samaksājuši, lai iekļūt sev šī tāda virsraksta. 100, kas ir samaksājuši, lai kļūt par labākie. Jā. Bet tas ir arī vislabākais, man liekas, ir mutiskais. Nekas nepārspēj to mutisko. Tas word of mouth. Un to es ļoti lielu uzmanību ņemu. Tagad, kad es biju Londonā, tik daudz vietas, kur Londonā iet, ka tu tur met kauliņu gaisā vai ne, nu, iet uz to. Bet tūlīt, kad tu esi dzirdējis, kad kāds ir pastāstījis, tā kā, Edgars saka, aiziet tur, fenomenāli, fantastiski. Viņš arī pateiks, ka tur gan ne. So mutiskais tikpat ir kā laba grāmata. Draugiem paziņām, vai arī cilvēkiem turpatās uz vietas. Cik daudz strādā tā patiesība, ka tu ej pa centrālo ielu un skaties, ja pulkstens 8 vakarā viņā jau ir cilvēki, tad visticamāk, varbūt tās ir tukšs. Divas piemērs es varu iedot. Kopenhāgen, staigā pa to kanālu malu, viņš ir pilns, katra vieta ir pilna. Es nevienā tā vietā negribētu iet iekšā. Turistu restorānā. Bet tu aizēji tur pa tām mugurā ielējām tur, un tad, kad tu tur sēdi un tu redz, tur daži cilvēki, tā vats jau tūlīt noķer kaut ko, kas vietējiem domāts. Un tas vietējais, tas neighborhood vieta, tas ir. Viņš tur nepastāvētu. Ja viņš nebūtu labs, tad tur cilvēki nebūtu. Jā. Kādas ir vēl pazīmes nosacīti turistu restorānam? Iekšā rāvēji 7 valodās? Tie ir Spānijā. Tur par daudzās vietās, gan Briselēs, gan Francijās. Viņas tur ir, un viņiem droši vien maksāja, vai ne? Ja tu katru cilvēku tur ievaliņi iekšā, viņiem kaut ko tur, tas šveicaram tur iedod kaut ko, kādu procentu, vai ne. Izņemot, tagad, kad es biju Taizemē, tur viņi stāvēja, tur viņi viļināja iekšā par to plūdmalu. Bet tu kaut ko redzi tur, tas street food, jeb tas letes tur izlikts ārā. Un tur ir tas, to es redzu, to es gribu. Bet tu aizēji tur smalku vietu, tur nebūs labi. Smuks galdāls, smuks linu galdāls ar kristāla glāzēm nenosaka, tur ir labs. Absolūti. Ēdienkarte ar bildēm. Manuprāt, tā ir viena no pazīmēm, kad šis velk uz turistu klasi. Pilnīgi, jā. Kā reiz pieminēja to, kas ir street food, night market, Āzijā. Jā. Tiksim tā, daudz cilvēku vienkārši baidās, it sevišķi Indijas gadījumā, par ielas pārtikas kvalitāti, vai pareizāk sakot, viņi ir kvalitatīvi, tikai kā viņi iedarbojās uz mūsu latviešu gremošanas sistēmu. Šajā gadījumā, kur ir tās praktiskās lietas, kas ir jāievēro, ēdot ielas ēdienu? Te ir, kā tu esi audzināts. Te nav tas viena diena, bet te ir, kā tu audzinācies. Un ja tu esi ēdis lauka krējumu, lauka sviestu, pat no kaut cūki, kas nav izgājis caur PVD un vetārs ar štempelēm un tā, tu vari ēst vienalko. Bet ja tu esi ēdis tur tās paciņas, kas tur ir caur laboratorijām ir gatavot un sterili tīri, tad es neiesaku ēst tādu street food tipu ēdienu. Bet mēs esam rūdīti jau no bērnības esam. Kas ir tas ceļojums, kas līdz šim ir izdevies vislabākais, kas ir atmiņā kā vislabākais ceļojums, kāds ir bijis? Viņi ir daudz. Parasti pasaka pēdējais, bet man jāatzīst, tas varbūt labākais bija laba laika atpakaļ, bet man laba atmiņa ir.
Pārdes tev tūlīt var aizmirst, bet man atmiņa ir laba Grenāda. Un es aizvaraucu uz Grenādu. Tūlīt, kad pučs tur bija pučs. Amerikāņi no pat tās bija aizgājis, atstājuši to savu taisnību pirms Ziemassvētkiem. Un es tur par telefoniem tā, viesnīca, jā, viss tur kārtībā, sagaidu tur aizbraucu uz to lidostu un nekas nav kārtībā. Ne. Bet tas labākais, kas tev... Un kāpēc Grenāda? I love spice. I love spice. Karības salas. Jā. Pie Trinidādas Tobagās tur lejā. Tas bija viesnīcas, nebija gatavs, pavāri tur nebija, tur darbinieki. Viss tur bija haus. Bet es biju vienīgais. Mēs bijām vienīgie. Un mūs uzņem tā kā karāls. Mēs priecīgi, viņi priecīgi, un mēs ar vietējiem. Tikai vietējiem. Un baudījām visu, ko zvejnieks tur ieved iekšā, laivām tūlīt, pat palīdzēja virtuvē tur gatavot. Neaizmirstams atvaļinājums. Gulēt uz plūdmalē, kad tur mandals tev krīt uz galvas, un cita tur nav. Tā ir atpūta. Es neesmu sauļotājs, bet tā bija paradīze. Iedomājamies, ka mums ir nelimitēts laiks, nelimitēts budžets, daram, ko gribam, sapņu ceļojums, tāds, kas vēl nav izpildīts, ko gribētu uzvairāk. Es tagad plānu un parasti kaut ko es izdaru. Es domāju, ka februāris kaut kur gribu aizbraukt. Ziema jau ir iesēdusies, tad vai Vietnam, vai Japāna, vai Havajas salas, vai Srilanka vai Dienvidamerika. Ir tik daudz, es nezinu. Šrilanka un Vietnama. Jā. Tas ir arī mans nākošā gada plāns. Jā, tas ir mans. Ar lielisku virtuvi. Liels paldies Mārtiņam Rītiņam par mūsu sarunu. Ceļojam ar ēstgribu, izbaudot ēdienu. Paldies. Bija prieks tev vagonā te sēdēt. Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.